DTV ziņas, DTV ziņas. Sveiki šodien DTV ziņās. Kopā ar jums Franks Deivs, mūsu jaunajā studijā, kur ir patiesi skaista. Un šodien mums ir kārtējie jaunumi, par kuriem jūs būsiet priecīgi uzzināt, kas ir tie jaunumi. Skatāmies! Kad notiks plānotais futbols un kad notiks Laura Reiņika koncerts Rīgainē? Uz šo jautājumu vēl nevar atbildēt, taču par to un citiem tematiem skatieties DTV ziņās. Šie būs temati, bet nesen mūsējiem jaunabraucējiem bija tāds gadījums, ka vienām no viņiem neuzmanīgi uzmanot ugunskura aizdegās mati. Jā, un sižetu mēs jau redzējām DTV no rīta, bet tagad nedaudz aprunāsimies ar mūsu kādreizējo ugunsdzēsēju, tagad DTV raidījumu vadītāju Legronu Morganu. Sveika, Legrona! Labvakar! Sakiet lūdzu, kādi jūsuprāt bija aizdegšanās iemesli? Manuprāt, protams, lieta ir diezgan nopietna, un iemesli, kāpēc ugunsdzēsēji nevarēja nodzēst, tāpēc, ka, diemžēl, tam sanāca, ka mēs pazaudējām mūsu vienīgo ugunsdzēsēju mašīnu, un aizdegšanās iemesli bija neuzmanīga rīcība ar uguni, konkrētāk, pēc nevis liecinieces, bet pēc cietušā draudzenes stāstītā, viņa bija atstājusi šo te cietušo uzraudzīt ugunskura, lai neaizdegās, bet diemžēl viņš aizmiga, un tad pēc tam nokrita no krēsla. Rezultātā ugunskurs aizdedzināja viņa matus, un tāpēc tam pirmais apliecinieks, kas atnāca, tas izsauca nevis policists, bet ātro palīdzību, un tad, kad ātrā palīdzība atbrauc, tad jau ļoti daudz cilvēku bija sanākuši, jo patiesībā ātrā palīdzība nebija stāvvietā, ātrā palīdzība bija pirms izsaukuma nedaudz aizbraukusi uz tādu kinoteātri. DTV ziņās. Jā, jaunabraukušie parasti vienmēr ir labi, taču reizēm jaunabraucēji sagādā problēmas. Kā tas bija ar kādu pāri, kuri vienkārši apbraukuši no Lego pilsētas un nolēmuši iekārtot šeit negluži dzīves vietu, bet apmesties te. Un dēļ neuzmanīgas rīcības ar uguni, kā teica Legrons Morgans, notika tātad šis nelielais nelaimes gadījums. Šobrīd no tā vienīgais apliecinājums ir lūk te. Šīs te atliekas no pannas turētāji, kuras gan tomēr tiks izmantotas. Kāpēc notika nelaimes gadījums? Un kāpēc to neizdevās laicīgāk novērst? Tātad, nav pirmām kārtām ugunsdzēsēju mašīnas. Otrām kārtām, ātrā palīdzība nevarēja apbraukt ātri, jo tā bija otrā, pat neteikšu pilsētas, bet rajona galā. Un trešais. Neuzmanība.
neuzmanīga. Tā bija pašas nelaimes sakne. Jā, tā bija taisnība, ka mēs bijām otrā pilsētas galā un, diemžēl, nevarējām pārāk ātri šo problēmu novērst. Taču arī ugunsdzēsēju nav. Un tad sanāk, ka drīzumā pilsētā obligāti jāievieš ugunsdzēsēju depo. Tā saka ātrās palīdzības šoferis. Šāds nelaimes gadījums Rīgainē bijis pirmoreiz. Cilvēku nācās vest uz slimnīcu. Tātad nākotnē mums ir tikai viens ieteikums, ko dar visiem zināt. Uzraugiet cilvēkus, kad viņi ir pie uguns. Frenks Deivs, DTV. Jā, tāds nu mums bija tas sižets. Un runājot par dažādām ēkām. Kad tad beidzot, pēc visiem šiem mēnešiem, notiks tik ilgi solītais futbols? Un kad beidzot notiks tik ilgi gaidītais Reiņika koncerts? To skatīsimies tūlīt. Pēdējā laikā Rīgainas galā notiek patiesi liela rosība. Visu laiku tiek kustināta kāda kamera, kur izrādās ir jaunā DTV kamera, jeb kamera krāns, kura var veidot video uzņēmumus, kuriem arī ir augsta kvalitāte. Kamera ir aptuveni 6 sprīžus gara, jeb 60 centimetrus gara. Konkrēti nevis pats traktors, bet ceļamkrāns, kurš visu laiku kustās un ceļ to kameru. Jā, un bieži vien ir arī dažādi mīkstēkļi, ko var radīt nepareizas kameras kustības un tam līdzīgi. Kas tad īsti notiek arēnā? Nevis konkrēti te, Rīgainē. To mēs var redzēt gan fotogrāfijās, gan video materiālos. Visādās ekskluzīvās aizkulisēs. Skatāmies, kas notiek arēnā. Kad bija pienākuši apmēram 9, un kamera jau cik reizes bija izkustējusies, sākās braukšana uz arēnu. Cilvēku pulcēšanās rekords ātrajā palīdzībā, protams, tika sasniegts. Taču bija cilvēki, kuri brauca ar savām mašīnām. Pat traktoram nācās atlikt kameras vilkšanu malā, tāpēc, ka bija jāved koncerta inventārs. Pēc tam, kad arēnā notika mēģinājums, ļoti daudz cilvēki bija ieradušies, jo bija arī cilvēki, kuri sēdēja skatītāju rindās. Kā piemēram, tika uzaicināti arī Legmolītis un Legpolītis. Un dažbrīd mēģinājumā bija arī jautri brīži. Kā piemēram, un kad notiks lielais futbols? Manuprāt, futbols notiks kaut kad pēc tam, kad būs
noticis Reinika koncertā un, diemžēl, vairāk es neko tādu nevaru pateikt. Paldies! Frenks Deivs, Legrons Morgans, DTV. Un kā jūs domājat, vai būtu iespējams savākt visus, gandrīz visus izņemot iedomu draugus, Rīgainas iedzīvotājus vienā vietā? Tas mums ir iespējams. Toms Gelpers grib teikt, ka viņš sveicina savu draugu Artūru un viņa mammu un novēl, lai viņš veseļojās. Bet ne jau viņš vienīgais novēl. Skatieties! Tas, ka mums ir izdevies savākt tik daudz cilvēkus, mēs esam paveikuši tikpat kā neiespējamo. Un tas ir izdarīts. Visi Rīgainas iedzīvotāji novēl Artūram un Ingai, lai viņi veseļojās!